šobrīd. Kādas ir sajūtas būt apgrieztās lomās? Man šķiet, es dabūju pēc nopelniem, jo es neatceros, vai tas bija podkāstā, vai pēc tam, vai kaut kādā citā kontekstā, bet es teicu, ka es jau būšu vesela. Nē. Jā, šodien mēs pagājušajā nedēļā es biju slims un pēc podkāsta tu skrēji 8x5 minūtes uz skrēceliņa un es tur blakus kaut ko nīkuļoju. Vienkārši slīpumiņa un video pa kaut kādām. No YouTube video man bija uzliks, kur es pa kaut kādām mistiskām, droši vien Skandināvijas tākām skrēju, kur es nemaz negribētu skriet. Un tad šonedēļ mēs mainītām lomām. Es skriešu 8x5 minūtes. Un es cerams, ka skriešu uz skaitliņu. Uz līdā gadījumā es staigāšu tev blakus un vienkārši vākšu soļu. Bet es domāju, ka es šodien esmu pietiekami adekvāti. Šonedēļ tu neesi nemaz skrējis, vai ne? Nē. Jā, es biju pagājušajā nedēļā labākā pozīcijā, jo es jau trešdienā biju izskrējis. Labi, bet tu nedēļas nogalē neskrēji. Jā, es ātrāk sāku. Jā. Mums šodien īstenībā bija paredzēts uz manēžu iet trenēties, bet pārcelsim to par kādu nedēļu. Jā. Tā kā paspēsim arī tur, un mums jau tik pa laikam tā tieši vai netieši kāds pārmet, ka mēs tur to manēžu un stadionu ignorējam, bet jātrenēs jau tur, kur pašam patīk un kur pats katrs jūtās ērti. Jā. Tas no sērijas katram jārisina savas problēmas un citu problēmās nav ko jaukties. Jā, savas treniņas es izskrienu, tā kā jūs darat ar saviem treniņiem, tā ir jūsu darīšana. Jā, šodien mēs parunāsim tāds, un galvenais temats mums būs par pašu taku skriešanas, galveno vīru droši vien Kilianu Jornē, kurš pat... Man liekas, pirms nedēļas vai divām ir izdevis tādu savu apskatu par to, kas ir 2026. gada tādas top 10 tendences. Es gan teiktu vairāk no tāda negatīvā piesitiena gandrīz. Tur ir kaut kas arī tāds, kas labi, bet pārsvarā tomēr tāds no negatīvā. Un te patiesībā paldies Rubenam, kurš atsūtīja man šo, man tas raksts bija ielikts to-do listē, bet vēl pats nebija ticis klāt, un tad es pamudināju izlasīt, un to mēs arī patiesībā pārunāsim, jo tur tie temati ļoti interesanti, kas droši vien tā plašāk iztirzāmi. Jā, pirms tam gan man gribas pateikt īstenībā, šobrīd tās augstēšanās tāda, man ir sajūta, ka es tā atpūšos no ziemas. Jā, man īstenībā bija tā, ka es gribēju izmantot izdevību šajā raidierakstā un nosūtīt ziņojumu ziemai. Lūdzu, ej prom. Tas ļoti pieklājīgs. Jā. Lai man nebūtu jāliek tas e-burtiņš šajā epizodē. Jā, jo es laikam teikšu, ka es to savu ziemas kodu toleranci esmu absolūti izsmēlis. Man ziema, pieaugušā vecumā, man ziema laikam nav nekad patikusi. Vai tas, ka es visu bērnību esmu ļoti dziļā ziemā pavadījis un... Es domāju, ka es izbaudīju tās ziemas, tā kā bērnībā, bet vairs es to nedaru. Un, jā, tā kā... jā, ziema ej prom. Ej prom, un es ļoti nesaprotu, kāpēc es patiesībā šeit dzīvoju. Jā. Jo ir tik daudz vietas, kur to varētu tā kā neciest un vienkārši baudīt siltus laikapstākļus visus 12 mēnešus. Bet mēs esam... Ir uz ko tiekties. Jā. Tā sajūta ziemā ir, un patiesībā tieši šonedēļ man liekas, ka, vismaz tā kā spriežot pēc sava audzēkņu pulka, kas ir pietiekami liels cilvēku tā kā klāsts, no kura izdarīt kaut kādus secinājumus, man gribētu teikt, šonedēļ tā ziema ir tiešām ļoti daudzus vai salauzusi, vai tiešām ir tā kā sakrājies, ka tā kā ir pienācis brīdis, kad tā kā enough is enough, jo vienkārši pēc tā, ko var lasīt atskaitēs, tā arī izklausās, ka ļoti daudziem ir, tā kā līdz kaklam ir grūti un tā kā liekas, ka ar viņiem kaut kas nav kārtībā. Un iespējams, ja es, lasītu vienu tādu atskaitu, kur cilvēks saka, hei, man liekas, kaut kas nav ok, tad varētu, tiešām tā kā domāt, hei, varbūt tiešām tur kaut kas nav ok. Bet tad, kad tādas lasi jau 10, tad, tā kā liekas, ka tā tomēr tāda, neteiksim globālāka, bet nacionālāka problēma. Jā, noteikti, jo to jau arī man jau, es neteikšu, ka man apnicis, bet kaut kādā mērā nedaudz ir pieriebies rakstīt ento reizi, ka hei, šobrīd ir jārēķinās, ka būs slikti dati. Tu nevari sagaidīt, ka skrienot pie -10
kur ķermenim tomēr ir resurss kaut kāds ekstra jātērē, lai sevi sasildītu, vai ne? Skrienot pie -10, skrienot ar visu garderobi, kas ir uzvilkā, man liekas, Svētdien Pāvils Koptruniņā teica, ka viņam pilnīgi viss uzvilks, kas viņam ir. Bāvēl, man tevi sliktas ziņas. Būs vēl augstāks. Šis weekends ir vēl augstāks. Kā iespējams aizies veikalu, nopērc vēl kaut ko. Un arī segums galu galā. Jā. Nu, tā kā, ok, tagad kādu laiku nebija snidzis, tad patiesībā, ja centās noteikti, nu, vismaz Rīgā, ir vietas, kur noteikti nevar atrast to segumu, bet vismaz Rīgā varēja atrast kvalitatīvu segumu, bet vienalga, nu, pie tiem mīnusiem, nu, it sevišķi, ja tas ir kaut kādi, nu, gan, ne īstenībā visi, nu, gan arī lēnajos treniņos, nu, tu nevari ekspektēt, ka tev būs tieši tāds pats pulss, kā, teiksim, bija rudenī vai novembrī, decembrī, vai ne? Nu, nebūs, un ir ļoti maz cilvēku patiesībā, kuriem ir tāds šobrīd. Pārsvarā ir sliktāk. Nu, tad jautājums, cik sliktāk, vai ne? Un tieši tas pats arī intervālos. Nu, tu nevari sagaidīt, ka būs viegli vai ka būs, nu, tā kā patīkami. Un arī, nu, piemēram, es pats kaut kādas dažas dienas atpakaļ skrēju mierīgo treniņu, un tu jūti treniņa beigās. Nu, kaut kāds tas nogurums ir no tā, ka tai augstumā jāelpo un jāizdzīvo ir pilnīgi savādāks nekā tādā klasiskā tur stundas skrējienā. Jā, tieši tā, un skaidrs, ka, nu, var visu novilkt uz ziemu, nu, jo, nu, tas ir viegli, un, nu, tā kā tas ir arī pamatots, tā kā iemesls, kāpēc ir grūti, un nevajag arī skaidrs, ka, nu, tā kā norakstīt to uz ziemu un aizmirst par pamatlietām, jo, nu, šajā brīdī arī var gadīties, ka, nu, ir vieglāk palaist kaut kādu miega režīmu, kaut kādu uzturu režīmu, varbūt kaut kādus, nezinu, D vitamīnu līmeni, nu, tā kā tās pamatlietas arī, nu, skaidrs, ka vajag nočekot, ja ir aizdoms, ka kaut kas nav ok. Bet, nu, tā kā, ja ir skaidrs, ka ar pamatlietām viss ir ok un tāpat nav forši, nu, tad, nu, izturam šito ziemu un gan jau kā pavasaris kaut kad pienāks. Jā, un tādā kontekstā es ļoti, piemēram, sevis jūtu, ka, nu, kaut kādu šanos un, nu, tādas lietas ir ievērojami grūtāk nokontrolēt. Nu, tā kā tas, nu, no kaut vai no tā, ka tas mentālais, nu, vismaz man personīgi, un es domāju, es neesmu vienīgais. Ir, protams, tie, kas to ziemu bauda un tur iet, nezinu, ko jūs tur pikoties, vai te var man nalga zīmēt, tur eņģelīšas, nu, tad jūs baudat, lai jums tiek, bet iespējams, ka izklausās, ka man skauž, bet man neskauž. Slēpot. Jā, slēpot forši, jā, bet tagad dariet, ko jūs tur gribat darīt, bet man iekšā neaiciniet. Bet, nu, skaidrs, ka tas tā kaut mentālo, nu, tas stāvoklis ir sūdīgāks, un tādā brīdī, nu, tā kā spēt sevi nokontrolēt, hei, es tagad pietiku šodienai cukura vai ne, neņemšu to kaut kādu gardumu, ir grūtāk krietni. Jā. Un, nu, jā, nu, tāds, tas režīms līdz ar to ir tāds, kā ir brīžiem, vai ne? Bet jā, nu, tieši tā, nu, tās pamatlietas jau patiesībā nemainās. Patiesībā arī no tā trenera aspekta kaut kādā mērā nedaudz ir apnicis, ka, nu, tu nevari dot tos plānus tādus, kādus tu viņus gribētu dot šobrīd. Jā. Nu, tie, kas trenējas tur uz skrēceliņiem vai manēžās, nu, tur viss kārtībā. Ok, nu, kaut kādu varbūt garotu tur ierobežo. Ceļš, piemēram, šim weekendam, kas nāks, es daudziem nedaudz ierobežoju. Nu, tur nedevu gluži tur, heire, kur tev tagad 3 vai 4 stundas jācīnās, vai ne? Bet, nu, tie, kas visu ārā dara, es diezgan ļoti tā kā ierobežoju. Nu, pātrinājumus daudziem noņem, intervālus nedod tik agresīvus pārsvarā. Nu, tā kā jādomā kaut kāds ekstra sarežģījums, kas dažiem tā kā liekas, ka hei, viņš to nedrīkst atļauties, jo viņam redz tūlīt būs, piemēram, tur kods agrais pavasara mačs, vai ne? Tā kā, nu, ir tāds, jā, tāda cīņa, kas droši vien ir katru ziemu, bet šo ziemu liekas tā nedaudz trakāk, jo tas augstums ir krietni ilgāk nekā parasti. Jā, un, piemēram, nu, ja iedomājas, nu, tie, kuriem kaut kādas Transgran Kanārija plānā, nu, diezgan grūti. Nu, jā. Nu, tur vajag reliefu, tur vajag noskrājienus, tur vajag garos, vai ne? Tā kā, jā, man gad nav daudz no Transgran Kanārijas viens tikai. Nu, laikam 2 reiz vairāk. 2. Iespējams, tātad 2. Jā. Nu jā, tā kā tāds pasūdzēšanās segments, bet cerams jau, ka, kas ir labā ziņa, var katru dienu tomēr jūs, ka paliek gaišāks. Jā. Bet tagad arī ārā spīd saule, kas ir forši, bet not enough.
Nu, tā kā jauki, jā, un tā, bet... Man gan tā saule vakar bija pat uz mašīnas sniegu nokausējusi. Ok, man ne. Un tā kā pamazām jau skaidrs, ka, lai kā iet šobrīd, tas pavasaris tuvojās. Šodien, piemēram, ir jau nepilnas 16 nedēļas līdz Rīgas maratonam, kas ir maija vidus. Tad tam jau jāgatavojās. Paies vēl kaut kādi 2 mēneši, jau būs jāsāk gatavoties Gauja trailu. Tā patiešo gatavoties, jau skaidrs, ka tagad jau var gatavoties. Tā kā, nebūs nemaz tik ilgi, kad jau rudens mačiem gatavosimies, vai ne? Tā kā tas viss jau ātri patiesībā paiet, un tās nedēļas skrien, un gan jau drīz būs labāks skats uz dzīvi. Pa vienam podkastam vienu, un pavasaris pienāks. Jep. Labi. Tas tāds segments mums pačīksēšanai citiem varbūt, lai paklausītos un saprastu, ka viņi nav vieni šajās ziemas bēdās. Jā. Vai varbūt kādam paklausīties un padomāt, ne, viņam gan viss ir forši, un tad, ja tā, tad forši tev. Bet mēs ķersimies pie Kiliana. Pie Kiliana, jā, viņš uzskaitīs tādus 10 viņa prātā lielos punktus, kas ir šobrīd aktuāli, un mēs droši vien, ka varbūt ne visiem, bet tā kā lielākai daļai arī iziesim cauri, jo tādi interesanti temati taku skriešanas kontekstā. Starp citu, vakarā pēc treniņa man viens no vingrotājiem ieteica, ka nevis taku skrējējs, bet takatlēts. Takatlēts? Ok. Kas patiesībā ir ļoti loģiski, jo taku skriešana mēs neskrienam visu laiku. Mums tomēr ir tās kaut kāds dažādība. Līdz ar to, kādi mēs tur skrējēji. Tā kā atlēti tas ir izklausēs labāk. Ok, jā. Tā kā, jā. Trail athlete, jā. Jā. Kā, ja mēs skatāmies, Kiliana mājaslapa ir Mountain Athlete. Tur ir virziens, jā. Labi. Tātad viņa tas pirmais punkts ir par olimpiskajām spēlēm, taku skriešanu tajā. Šobrīd tā doma ir, ka cerība, tā droši vien būs precīzāk teikt, ka taku skriešana jau 2032. gadā varētu būt olimpiskajās spēlēs. Kā tu uz to skaties? Droši vien jau drīzāk pozitīvāk. Kaut kādā ziņā man liekas tas tāds, tādai sporta izaugsmē man liekas forši, ka tas parādīsies vai varētu parādīties olimpiskajās spēlēs un varbūt tur palikt arī, tā kā pamatprogrammā, tā kā uz palikšanu. Nav man tāda sajūta, ka man no tā kaut kas diži dzīvē mainītos. Nē, skaidrs, ka tev nemainītos. Tu nevairs tajā vecumā, lai uz to varētu cerēt, tās distances, kas tur formāts, kas tur varētu būt, noteikti nav tev atbilstoši. Katrā ziņā, tas Kiliana skatu punkts ir tāds, ka, visticamāk jau, ka tas taku skriešanai neko ļaunu nenodarīs, jo taku skriešana šobrīd jau ir pietiekami attīstījusies, lai tas, ka viņa nonāk olimpiskais spēlēs, tas neietekmētu. Viņš salīdzina šo ar triatlonu, kur ir olimpiskais triatlons un ir Ironmans, kas ļoti labi kopā sadzīvo, vai ne, un diezgan daudzās dalībnieku kontekstā pat nepārklājās. Jā, un šobrīd vēl viņiem nāk klāt tas T100 sērija, kas ir vēl bišķīt kaut kas cits. Tā kā, kas ir viņa tā baža, ka tas būs drīzāk advancēts cross, un te droši vien arī tā mana baža ir, ka pirmkārt, tas būs īsa formāta, visdrīzāk. Es domāju, 2 stundas tas absolūtais maksimums, bet drīzāk pat es domāju, ka būtu mazāk. Droši vien kādas 50 minūtes, 45 minūtes, kas nozīmē, ka tur tu nepaspēji arī tādu visticamāk mega reljefu nekādu ielikt, mega tehniskumu visticamāk nepaspēji ielikt. Ļoti iespējams, ka vispār ir runa par kaut kādu mākslīgi veidot trasi. Jā, kas būtu, droši vien vispār diezgan briesmīgi. Būtībā, ko tas man atgādina, kā šobrīd olimpiskajās spēlēs ir riteņbraukšana. Tā, kas ir jā. Vai viņi saucās cross country? XCO nebija? Varbūt. Nezinu, man liekas. Same. Jā, bet būtībā tur jau arī no tādas off-road riteņbraukšanas ir būtībā apļi ar parasti šobrīd jau mākslīgi veidotiem šķēršļiem. Jā, tā būtu droši vien tāda galvenā baža. Šajā kontekstā man ļoti patika tā kā Džima Vamslija komentārs par to, kā viņš to taku skriešanu vispār redz un arī olimpisko spēļu kontekstā. Ka viņa prāt, es nezinu, vai šo es šeit stāstīs, man liekas, ka nē, ka viņa prātai tai taku skriešanai, tomēr tā viena no lietām, kas viņu atšķir, ir ilgums. Respektīvi, ja mēs paņemam stundas
tā kā pasākumu, tas neko neatšķirsies no krosa, tas neko daudz neatšķirsies no skriešanas parastās. Nu, pusmaratona, piemēram. Nu, principā, ka tur atnāks un uzvarēs tie, kuri jau šobrīd ir ātri skrējēji. Nu, līdz ar to, nu, tā kā, jā, nu, okay, nu, tur būs kaut kāda tehniskā, varbūt, nianse viņiem jāpietrenē, bet visticamāk tas nebūs baigais tāds. Nu, ja vien tas tiešām nebūs, nu, kaut kas supertehnisks, nu, tā kā cik nu tehnisks var tur ielikt, jā, nu, tad... Nu, tāds nebūs, nu, būsim reāli, tāds nebūs. Nu, līdz ar to viņa tas arguments ir, ka tāda taku skriešana, ka viņa sākās no kaut kādas 5 stundas. Kad, ja tas pasākums ir 5 stundas, tad tur redz nāk klāt tie taku skriešanas elementi, kas to visu, nu, tā kā tomēr padara savādāku, un tas sagatavošanās tādam jau prasa tomēr ievērojami investēties tieši taku skriešanā. Nevis vienkārši būt fiziski spēcīgākajiem skrējējiem. Jo nu, tad sāk parādīties uzturs klāt krietni vairāk, ekipējums krietni vairāk, vai ne arī nu, tā spēja cīnīties ar nogurumu un tā tālāk, kas nu, skaidrs, ka arī ir visos arī klasiskajos skriešanas nu, tā kā distancēs arī nu, maratonā krietni ir jāēd un tā tālāk, bet nu, tomēr jau nu, stipri atšķirās no tā maratona. Nu, kaut vai tā, kad ir nu, kā no olimpiskajās spēlēs maratons ir, jā, tieši tā, tās ir 2 stundas ar kaut ko, nevis 5 stundas. Jā, nu tā kā droši vien, ka slikti jau nebūs, ja būs tais olimpiskais spēlēs, kas būtu tāds bonus, ko, man liekas, arī Kilians pieminēja, ka federācijas, kas šobrīd tam nepievērš uzmanību, būtu spiestas sākt pievērst uzmanību, jo tā pēkšņi ir potenciālā medaļa. Nu, un tā kā piemēram var minēt, nu, piemēram, ja skatās uz aizvadītā gada pasaules čempionātu, tad, piemēram, nu, Ķīnai nav izlase, lai gan Ķīna, nu, par to vispār te būs atsevišķi tā kā temats, ka Ķīna, nu, ir milzīgs tā kā spēlētājs, principā taku skriešanā, kuru mēs vēl neredzam un vēl nejūtam. Un kurš kas ir valsts patiesībā, kas pasaules čempionātos, ja ne šobrīd, nebūtu pārliecināts, ka tas nav jau šobrīd, tad tuvākajos gados komandu ieskaitē noteikti cīnītos pa medaļām. Protams, atkal atkarīgs no kaut kādas trases droši vien un tā tālāk, bet tas talantu apjoms, kas tur ir, nu, tur var atrast. Ir lielāks nekā mums liekas. Jā, tur var atrast katram, nu, tā kā katrai trases konfigurācijai, katrai distancei piemērotākos skrējējus. Jā, tā kā, nu, tas būtu savukārt, jā, tāds plusiņš, ka tā, nu, tas plašums tomēr geogrāfiski, nu, kļūtu lielāks. Nu, un arī tādā Latvijas kontekstā droši vien, tai brīdī, kad tas kļūtu par olimpisko sporta veidu, tam pievērstu vairāk uzmanības. Nu, tam būtu tā kā jāpievērš stipri lielāka vērība, būtu potenciāls, ka kāds no skrējējiem šādā veidā tiek, piemēram, pie atbalsta no Olimpiskās vienības un tā tālāk, nu, kas atkal ir bonusiņš mums tā kā. Jā. Nu, ļoti iespējams, ka ar ko šis vēl, nu, kā es tā domāju, ka varētu nākt roku rokai, piemēram, taku skriešana kļūst par olimpisko sporta veidu, tad varētu nākt arī, nu, tur arī jautājums tā kā, cik ļoti tas izietu ārpus tās, varētu teikt, olimpiskās taku skriešanas disciplīnas, kaut kādi, varētu teikt, tādi noteikumi. Nu, piemēram, par kaut kādu, piemēram, šobrīd taku skriešanā var skriet ar prototipiem. Jā. Nu, tu var, principā, skriet ar, nu, dajebko kājās. Jā. Un, nu, tas tavuprāt ir ok? Nu, manuprāt, tas nav ok. Nu tā, ne līdz galam tas ir ok. Nu, es tā kā pieļauju kaut kādas... Nu, es varu saprast situācijas, kur, piemēram, ir, nezinu, ir kaut kāds, nezinu, viens modelis, bet viņam tur ir pielāgot kaut kā tā augša, nezinu, piemēram, nu, iedomājies tādu Hoka-Tektonu X3, kuram ir tas, tā kā tas geiteris klāt. Nu, teiksim, kādam nepatīk, nu, viņš, tā kā viņam ir tāds pats apaus, tikai bez viņa. Fine, lai būtu. Jā. Bet kaut kādi, nu, tādi prototipi tādā ziņā, ka tur ir jaunas tehnoloģijas, kaut kādas jaunas putas, plāks, nu, tā tiešām prototipi tādā, nu, varētu teikt, tādā klasiskā prototipa izpratnē ar to mērķi, ka tiešām tas apaus ir tā kā uz izaugsmi tendēts. Nu, tas man neliekas līdz galam ok. Jo tas man šķiet rada tādu, nu, ļoti lielu kaut kādā ziņā negodīgumu. Nu jā, un te patiesībā mēs uzreiz varam pāriet uz to otro punktu, kas ir naudas balvas un nu, tā kā sponsori, nu, kas lielā mērā šobrīd, nu, būsim reāli tagad taku skriešanā, galvenais sponsoru veids ir apavu zīmoli. Un nu, patiesībā tas, ja paturpina šo no prototipiem, nu, šobrīd pēdējos, es teiktu, 3-4 gados tā atšķirība starp to, ko spēj
un var atļauties, teiksim, hokas atlēts, un ko spēj un var atļauties atlēts parastais, ir ievērojami lielāka starpība nekā tas bija, teiksim, 5-10 gadus atpakaļ. Kad tās atšķirības bija, stipri mazākas. Jā. Un es kaut kādā dienā par šo īstenībā, domāju tāda hoka. Šobrīd, principā, tas zīmols, un man patīk apavi, un man nav nekādu arī negatīvu vispār emociju par to zīmolu, bet pēc būtības tas zīmols šobrīd taku skriešana ir izcils piemērs sportā, kā man riebjās, ka notiek. Tā kā man uzreiz atcīt kaut kādu, ritembraukšanā bija kādreiz Sky Team, tā kā angļi. Tagad ir UAE, kā viņus tos, kur, arī visi. Emirāti, ja tas tā komanda, ne? Es negribu tagad samulgāt. Okay. Respektīvi, komanda, kur brauc atkal visi. Jā. Tā kā ir novākta tik spēcīga, ka pārējām īsti nav variantu, vai ne? Un nezinu, kādreiz tur Formula 1 arī, jā. Es neskatos goda vārds vairāk, bet kādreiz tur kaut kāds Ferrari, vai ne? Kad tas jau ir absolūti neinteresanti sāk palikt. Ka kur ir tā komanda un pārējie. Jā, un tad ir pārējie. Skaidrs, ka viņi arī parasti piesaista visvairāk fanus, jo vidējais fans, piedodiet, bet ir tāds, kurš izvēlas uzvarētājus. Tas ir no sērijas man meita vecākā. Viņa tēti, pa ko mēs esam šajā spēlē. Es saku, man vienalga vienkārši skatot. Viņas paskatās. Kur tiem ir 2, tiem ir 0. Es esmu pat tiem, kuriem ir 2. Un tas ir tāds standarta sporta fans. Kas ir viegli, jo, Tur ir pozitīvas emocijas. Jā. Un, kaut kādā mērā tas mani pārsteidz, ka es vēl neesmu nonācis tādā stadijā, ka man hoka komanda nepatīk. Jo tur būs Džims Vamslīs, Haidens Hauks, Francesco Pupi. Tagad arī tas jaunais Hans The Kid. Trojers, jā. Visus vienkārši, kas noskrien ātri, tu esi komandā. Tas, kas liek kādā mērā būt par citiem. Bet tāda atkāpe un patiesībā, jā, bet tā starpība ir arvien lielāka. Ja teiksim tāds Toms Evans uzvar UTMB ar prototipiem, kuri citiem būs pieejami pēc gada, kad viņš jau skries ar nākamajiem prototipiem. Vai tas ir godīgi? Droši vien, ka nē. Jā, un te vienkārši tas tā doma, kas man nāca prātā, piemēram, ja tas kļūst par olimpisku sportu, tad es sagaidu, ka vismaz tajā olimpiskajā kontekstā, tur būs kaut kādi stingrāki reglamenti par to, kas ir atļauts, kas nav atļauts, un, kā visur. Un vienkārši jautājums, cik ļoti tas no tā pāries citur, un vai tas pāries. Vai, piemēram, tas, ko olimpiskajās taku skriešanas sacensībās ir, tur, nezinu, nedrīkst skriet prototipos, un tiem apviem jābūt ar kaut kādu tur, visiem tiem stack height un kaut kādi visi nosacījumi, vai pārējā taku skriešana uzliks tam vienkārši mīkstu, un labi, jūs tur olimpiskajās spēlēs darat, kā jūs gribat, mēs pārējie, dzīvosim pa savām. Šobrīd man nav sajūta, ka, tās olimpiskās spēles varētu kaut ko ietekmēt, varbūt, maybe. Jā, šobrīd ir tāds, nezinu, Westerns teica izdomā, ka viņiem ir šāda dopinga kontrole un šādi noteikumi, viņi ievieš tādu UTMB izdomā, ka viņiem tur nevar lietot, nezinu, ibumetīnu vai paracetamolu, vai ne, citur drīkst. Un tieši tāpat viņi var izdomāt ar apaviem, vai ne, un šobrīd tas ir tāds, kāds izdomā, un tādā UTMB, nezinu, lielajā tu nevari lietot, un jebkurā no vai UTMB tu vari lietot. Jo tas tur nav atrunāts, vai ne? Un tāds... Jo tā kaut kādā lietā ir ziņa, kas man patīk šoseis skriešanā. Jā, kad tie noteikumi tomēr ir stipri konkrētāki. Jā, un tur tu vari rēķināties, ka principā, tu izej uz starta, un vismaz tā kā, tādā apavu ziņā, kur, ir skaidrs, ka pēdējos gados ir milzīgi ieguvumi no tā, kā tās tehnoloģijas ir augušas. Ka tu vari rēķināties, ka, principā, visiem, cik viņš finansiāli var atļauties, bet, tu vari būt tā kā līdzvērtīgs. Jā. Un tas ir daudz. Jā, tas ir svarīgi, lai tas sports spētu attīstīties arī uz priekšu tādā, lai, ja mēs gribam, lai tas sports ir geogrāfiski plašāks, tad tās ir tādas svarīgas nianses, kas tomēr daudz izšķir. Jo tāpat jau vienmēr stāstu, ka tas, ka tu esi no lielajiem tirgiem, tas jau tev iedot iespēju tikt pie tā kā atbalsta no zīmola. Jo šeit var, piemēram, kā tādu piemēru runāt,
Tie pašā Golden Trail World Series pēdējos 2 gadus ir ar ārkārtīgi labiem panākumiem startējusi rumāņu skrējēja tā Madalina Florē. Jā. Un viņa šobrīd ir skotu sportiste. Un viņa tieši par to runāja, ka viņai kā rumānietei bija ārkārtīgi grūti vispār. Ar visu to, ka viņa ir tā kā topā, ārkārtīgi grūti tikt pie, tā kā... Liela iespēja, ka viņa skotā saņem 3 reizes mazāk nekā kāda viņas konkurente. Who knows? Tur nezinu, piemēram, tā, kā to amerikānieti sauca, kas uzvarēja to finālu vai arī pasaules čempionātā skrēja. Bet, labi, tā kā naikā viņa skrienā, tā kā, ka tai visticamāk tas līgums ir, ievērojami labāks, vai ne? Lai arī, rezultātu tabulā bieži vien ir aizmugurē, vai ne? Un tas ir ļoti izteikti, un te arī, Kilians kaut kādā mērā saka, ka šobrīd ir kādi droši vien 100 viņš minēja, laikam, cilvēkus taku skriešanā, kas tā kā varētu būt, ka šobrīd pelna ienākumus, no kuriem var dzīvot tikai no taku skriešanas. Kas 100 nav maz patiesībā. Te pašā laikā, ja mēs to 100 pārdalam uz Golden Trail, kas ir subultra. Ja mēs paņemam kaut kādu 50-80 kilometru speciālistus, ja mēs paņemam 100 jūdžu speciālistus, ja mēs paņemam skyrunning speciālistus. Ja mēs vēl pārdalām to visu pat tā kā pa pasauli, ka rekur ir Ziemeļamerika, jā. Tad beigās jau nekas tur daudz nepaliek, vai ne? Un tā kā, līdzīgi kā daudzos citos sportos, tā kā reāli pelna tikai daži. Un skaidrs, ka šobrīd tas ļoti strauji aug. Tas cilvēku skaits, kas ar to reāli var nopelnīt, bet viņš nav milzīgs. Un lielākoties tomēr joprojām tajā sporta veidā. Un tas nav arī tikai par taku skriešanu, tas arī par vieglatlētiku parasto ritembraukšanu, ceļšķi ārpus klasiskās ritembraukšanas, klinču kāpšanas, jebkuru no tā kā outdoor sportiem šādi saucot, kas nav komandu sporta veidi, visos ir tā. Ir daži, kas pelna labi, lielākā daļa pārējie ir reāli entuziasti, kas drīzāk ļoti bieži paliek mīnusā patiesībā, nevis plusā. Jā, kuriem jādara kaut kādas citas blakus lietas, lai savilktu galus. Viņi tāpat atdod visu savu dzīvi šim sporta veidam, bet tā realitāte ir tāda, kāda viņa ir, vai ne? Un tas arī, taku skriešanā arī ļoti izteikti. Skaidrs, ka tas uzlabojās, bet skaidrs, ka arī te tā olimpiskā kaut kāda iespējams faktors varētu kaut ko uzlabot, bet jāskatās. Jā, grūti pateikt. Droši vien, ka nākamais lielais temats, ko būtu pie šī tā tematiski paņemt, būtu tās Kiliana minētās antidopinga problēmas, izaicinājumi, ka, kā jau tu minēji, šobrīd ir virzība uz kaut kādu mērķi panāk kaut kādu vienotāku sistēmu, bet principā ir tāds pilnīgs randoms, ja vēl patinam filmu atpakaļ uz kaut kādiem, kad es, piemēram, kaut kādus pirmos pasaules čempionus skrēju, kad bija tā ITRAS kvarts programma, kas saucās, kaut kāda. Un arī UTMB viņa bija. Jā. Kad vēl visi bija zem vienā. Ejot uz UTMB reģistrāciju, bija, hei, Andri, tu esi elites skrējais, tev ir jānāk uz pārbaudēm. Tās pārbaudes bija asins analīzes, kurā pa lielam viņi neko nepārbauda. Viņi uztaisīja gan, principā viņi tagad jūs aiziet uz Gulbja laboratoriju, vai tur paņem analīzes un paskatās tev tur pamatāji, pat apmēram arī tur, un tad tas bija drīzāk tāds. Veselības pārbauda. Jā, hei, tev ir sūdīga rekords cipari, varbūt nestartē. Jā, bet vēl jau bija labāk, arī pāris reizes atceros, pirms Peņegolosas man atnāca kaut kāda, nedēļa, pusotru iepriekš ziņa, ka, hei, rekord tev ir tagad x dienu laikā jāuztais analīzes un jāaizsūt rezultātu. Jā, un tad tur arī gāja uz to Gulbi, uztaisīja. Aizsūtīja. Viņi vēl teica, ka viņi var apmaksāt. Labi, tie 10-20 eiro. Vai ne tur tā čakarēšanās, lai jau jums tiek. Jā, bija arī tādi laiki, kas ir absolūti, protams, nenopietni. Jā. Un tajā pašā Peņegolosā, piemēram, pēc tam man bija kārtīgi dopinga kontrola pēc tam, kad es uzvarēju. Jā, bet tas ir vēsturiski bijis ārkārtīgi reti. Skaidrs, ka ir lielie mači, kur ja tu tiec UTMB uz piedestālu, un pat ne tikai uz piedestālu, ja tu tiec top 6, jā. Tu noteikti tiksi arī uz dopinga pārbaudi, kārtīgu dopinga pārbaudi. Un tur jau ir arī gadījumi, kad pēc UTMB ir sliktu iznākumu, piemēram, siena gadījums. Ja. Bet, un ir, protams, tur siera zināla un
Jā, bet Šobrīd Western States visos tajos kvalifikācijas sacensībās ir dopinga pārbaudes, bet tas ir pirmkārt tikai sacensību ietvaros. Līdz ar to nav nekāda testēšana ārpus tā. Līdz ar to ik viens sportists būtībā var rēķināties ar to, ka viņam jābūt tīram uz sacensību brīdi. Jā, kas ir droši vien, ja neesmu eksperts, bet ja zina sistēmu, domāju, ka nav tā kā nekādu grūtību viņu apiet. Un ja nezinu pats, tad noteikti var atrast kādu, kurš zina sistēmu. Jā. Tā kā, ja ir interesanti. Tā kā tā ir tāda liela, varētu teikt, problēma, jo ņemot vērā to, ka tajā sportā ieplūst aizvien vairāk naudas, gan no sponsoriem, gan kā balvas par sacensībām, gan visādi citādi, skaidrs, ka tas vilinājums skriet labi un ar labiem panākumiem aug. Un līdz ar to arī aug tā tendence paaugstināties dopinga gadījumiem. Jā, un tas sporta veids jau kā tāds. Šobrīd jau skaidrs, ka es pats savā kaut kādā galvā esmu pieņēmis, bet tas ir kā jau visās lietās no manas prizmas, ka taku skriešana dopinga nav vai ļoti maz. Jo man tas kaut kādā mērā ir tik absolūti neaktuāli. Es nepazīstu nevienu, kurš, par kuru man būtu aizdomas vai kuru man varētu, nezinu, kaut kādi stāsti būtu dzirdēti vai kaut kas tam līdzīgs. Un man līdz ar to pašam liekas, ka tā nav problēma. Bet visticamāk tā ir problēma, jo tas sporta veids kā tāds ir patiesībā ekstrēms. Tas cilvēciņš ir gatavs, tādā UTMB gadījumā vai Western States gadījumā, viņš ir gatavs skriet 15, līdz 25 stundas. Viņš ir pakārtojis visu savu dzīvi, viņš tur trenēs 100 jūdzes nedēļā, viņš ieguldās tikai tam, vai ne, tur, guļ kaut kādā teltī, tajā. Jā, lai augstkalnes teltī. Jā. Tur, bāž savu termometru pakaļā, lai saprastu. Trenējās reāli, tev jābūt arī apvidū, nevis vienkārši. Jā, iegulda visu, rezultātā viņš, piemēram, noskrien tādu Western States, es esmu 4. Kas ir forši? Tas jau labi, viņš nākamajā gadā atgriezties. Viņš noskrien 12. Viņš atskrien 4. Viņš var nākamajā gadā atgriezties. Viņš saprot, es šobrīd ieguldu absolūti visu, un ar to ir par maz. Un skaidra lieta, ka tādā brīdī ir ļoti liela iespēja, kad, man jāatrod vēl kāds ceļš, kā tikt. Un lielākoties jau tādā taku skriešanā vienkārši trenēs vēl vairāk. Un tādā veidā sevi bieži vien arī nobeidz. Jo šobrīd jau ir arvien vairāk, un tas arī kaut kādā mērā pastarpināt, tikko Kilians pie sponsoriem minēja, ka šobrīd tā, ka tie cilvēki ir vairāk, kas kaut ko var saņemt. Un tie zīmoli ir daudz, pie kuriem var aiziet. Ka tā rotācija starp zīmoliem ir ļoti liela, tā arī tas uzplaukums tu saņem, nedaudz noplaukt, tev ir rezultāti, tu vairs nesaņem, vai ne? Ka tā arī ir liela mainība. Un, ko es to gribēju teikt? Vismaz, es nezinu, ko tu ar to gribēju teikt, bet man šo klausoties, nāk tāda doma, piemēram, ļoti bieži, sportā cilvēki, taku skriešanā vismaz kā ir dzirdēts, ļoti bieži ir, 3 gadu līgumi. Tas tāds samērā klasisks, man šķiet, līguma ilgums, vismaz cik ir dzirdēts. Tad es, piemēram, varu iedomāties, vai tagad es varētu saprast, ka cilvēks, piemēram, viņam ir 2 gadi bijuši tādi tad ir tas 3. gads, kur, viņam ir iespējams jāparāda, vai arī tā kā nebūs. Iespējams, ja cilvēks ir tādā mazliet izmisums pozīcijā, ka vai viņam izdodās viņu patur, un viņš viņam vispār kaut kāda nauda tiek, jo iespējams, viņam nav kaut kāda plāna B. Jā. Jā. Tie riski ir arvien lielāki, un kaut kādā patiesībā tuvā nākotnē es tādu labu sakārtotību šajā neredzu. Pat ja tas būtu olimpiskais sporta veids, sakārtotība šajā nenonāktu, jo tie būtu ļoti šaurs skrējēju loks, kuri nonāktu šādā programmā. Un visticamāk, tie būtu drīzāk tādi, šobrīd Golden Trail sērijas skrējēji. Un nekādā veidā visticamāk tas neietekmētu, piemēram, kaut vai to pašu Jimu Vamsliju vai, Haidenu Hauku vai tos, vai Tomu Evansu, kas skrien 100 jūdzes. Visticamāk, viņu gadījumā tas vienalga, vismaz tā kā es to šobrīd redzu tuvākajos gados, tā būs noskrēja labi sacensības, tad rekrutēju pārbaudu. Jā, redzēs. Es ceru, ka kaut kādu gadu laikā tas varētu arī tādā ultrataku skriešanā parādīties, ka ir kaut kāds
top atlētu pulkus, kuriem ir arī tā iespēja, ka viņiem atbrauc ārpus sacensībām pārveikt, tas tikai, manuprāt, tam sportam nāktu pa labu. Bet skaidrs, ka kaut kur jānāk finansējumiem, lai to varētu... Kādam par to jāmaksā. Jā, tāpat vien tas nenotiek. Loģiskākais būtu, ka to dara UTMB šobrīd, bet... vai respektīvās, organizācijas. Jā, bet tad maksātājs visticamāk tā rezultātā būs cilvēks parastais. Vēl 100 eiro atklāt dalībai. Nē, tā būs. Kādam par to jāmaksā? Tīra sporta nodeva. Ir jau, kur tas ir ļoti normāli ir atstrādāts. Es, piemēram, tādā Portugālē. Tā kā es biju Madeirā, tur ir tas viņu skrējais labākais no Madeiras. Viņš ir vietējā sporta klubā. Viņam tas sporta klubs nodrošina principā, tas ir viņa galvenais sponsors, viņš arī to krekliņu skrien, viņam nav tur, piemēram, Hokas vai Adidas kā sponsors, viņam tas ir tas klubs, bet tas klubs nodrošina sev finansējumu, līdz ar to arī tam čalim finansējumu, caur to, ka tai klubā ir cilvēki parastie, kas tur trenēs un maksā biedra naudu un tā tālāk. Un tādā veidā izveidojās šī sistēma, un Vācijā arī tā klubu sistēma ir ļoti populāra, es nezinu, vai tas nonāk līdz takuskriešanai, bet, tā kā pēc būtības. Tas jau ir modelis, kas teorētiski var strādāt. Mēs arī varam supervaroņos tā taisīt, ka ir biedra nauda no kaut kādiem 2 tur labākajiem 3 atlets, vai ne? Tā, teorētiski. Labi, tas tā nenotiks. Bet, šobrīd mums atlets. Jā. Tad vēl viens viņa arguments ir... tehnisko sacensību izmiršanu, un šeit viņš arī piedāvā, ka vajadzētu sacensības dalīt ne tikai pēc kilometriem un augstummetriem, bet arī pēc tehniskuma līmeņa, bet to tehniskuma līmeni man lasot to nedaudz sajūtu, ka viņš nedomā tā kā mēs to domājam. Jā. Piemēram, tas nav tas Itras mountain score vai kā tas... Kad tas drīzāk ir, vai tur būs, nezinu... Kādas prasmes ārpus skriešanas tev ir nepieciešamas? Viņam ir satraukums par to, ka šādas sacensības paliek arvien mazāk un nav populāras. Ar šādām sacensībām te var iedomāties, piemēram, Tromso Skyrace, kur viņš pats organizēja. Trofeo Kīma, man šķiet, katru otro gadu notiek. Viņš minēja sacensības, kur no Kormejer bija jātiek augšā Montblanc virsotnē. Tā kā, jā. Jā, jautājums, protams, mēs kaut kādā mērā... Un ļoti daudz, manuprāt, šobrīd takuskriešanā drīzāk reklamē un motivē uz pretējo gandrīz. Jā, jo tas vēl viena lieta, ko viņš minēja, ka, ka daudz sūdzējās, ka pasaules čempionāts bija tehnisks. Viņš saka, nē, pasaules čempionāts nebija tehnisks, viņš bija sarežģīts. Bet ka tehnisks tur bija apmēram precīzi nekas. Man liekas, ka šis ir tas punkts, kur piedod Kilian, bet es viņam tā kā nelīdz galam piekrītu, jo man šķiet, šeit tiešām ir tas viņa skatījums ļoti sit cauri un iespējams nesakrīt ar to, kā pasauli. Jo, kā es uz to raugos, piemēram, par tādu tehniskumu, es neuzskatu, ka tehniskām sacensībām nav vieta takuskriešanā, bet diez vai tam sportam uz to ir jāvirzās, ja vēlme ir padarīt to sportu populārāku, pieejamāku, plašāk pārstāvētu. Jo, kaut kādā ziņā, ja tiek pateikt, ka takuskriešana ir tikai šīs tehniskās sacensības, tas izslēdz ārkārtīgi lielu pasaules daļu, kurai vienkārši nav pieeja tādām vietām. Principā Latvijā visticamāk tad ir uz dažu roku pirkstiem saskaitāmi cilvēki, kas to varētu darīt, kuri visticamāk nav skrējēji. Jā. Es nezinu, man uzreiz nāk prātā Liepiņi to varētu nodarboties. Viņiem ir labs fiziskais apakšā. Viņi pazīst kalnus, tā kā tādā kalnu kontekstā. Prasmes ir noteikti super augstas. Viņi tādus varētu darīt. Kamēr man iedodot, tur nezinu, kaut kādu sakabi, man būtu ilgi jāpadomā, kā viņa vispār strādā, vai ne? Jā, līdz ar to... Nemaz nerunājot par to, ka es tur noteikti apčurātu no bailēm. Te stāsts par to, ka kā reizi pat man un vēl pāris Latvijas izlases dalībniekiem atnāca uzaicinājums uz Skyrace sacensībām maijā Francijā. Un nenormāli īstenībā vilinošs piedāvājums. Tur viņi dod dalību, viņi iedod pāris naktas dzīvošanu un no serijas tā kā brauc un skrien. Un es tā kā forši, kāpēc ne? Un tad paskatījos tās bildes, tad paskatījos video, man jau video skatoties reāli bail. Tā, ka es jūtu, man tā kā sirds sažņot, tā kā vienkārši saprotu, nē, tas nav man. Jā. Bet tāpat laikā, būs cilvēki, kuriem tas ir tieši tas, kas viņiem vajadzīgs. Līdz ar to ļoti iespējams, ka tam sportam
augot plašumā un kļūstot populārākam, loģiski, ka tādas vienkāršākas sacensības būs populārākas, parādīsies vairāk un skaidrs, ka tādā procentuāli viņas izaugs. Tas, manuprāt, ir normāli. Te jau noteikti var arī skatīties tādā vienkārši tirgus kontekstā, jeb, ekonomikas kontekstā. Ja nav pieprasījuma, tad nebūs arī, tad nav jēgas no piedāvājuma, vai ne? Acīm redzot, nav pietiekami daudz tādu sportistu, kas to var darīt. Skaidrs, ka te arī par to nav arī intereses tā kā pārējai sabiedrībai. Nav pa tādu trofejā kīmā, vai ne? Skaidrs, tur Kilians aizbrauc, noskrien uzvar, pēc tam ir gada tur kaut kādi taku skrējēji, tur pasaules līmenī, vai ne? Tur būs tas ierakstīns, ka viņš to ir uzvarējis un runājot par to, kāds to var pieminēt, vai ne? Tā kā kaut kādos pēc tam atskatos. Bet reāli tam nav konteksta. Jo lielākā daļa no mums, arī tie, kas ir žurnālisti un to visu apskata, viņiem nav par to nekādas sajēgas, viņiem nav arī par to nekādas intereses. Tas ir kaut kas ir, tas līdzīgi kā arī Kiliana tas tagad rudenī, viņš ASV vai ne? Kā viņam tur saucās, ka viņš ASV uzkāp visas tās virsotnes, kas ir Fortīnerī, laikam virs 14,000 pēdām. Jauki viņam, man pēc būtības absolūti vienalga, jo es nesaprotu kontekstu. Man tas neko neizsaka. Tas ir es saprotu, ka tas kaut kas pilnīgi debils. tas ir tieši tāpat kā pateikt, ka kaut kas ir tik liels, kā cik tur tie futbola laukumi vai kā. Jā, tas ir tā kā mums aiziet uz, biroja strādājot, aiziet uz biroju un pateikt, ka es brīvdienās noskrēju 100 jūdzes. Tas cilvēks pateiks, jā, bet principā, ja tu viņam būtu pateicis, ka tu noskrēji 70 km, viņam būtu tieši tāda pati reakcija. Jo tas vienkārši afigeni nedaudz. Tas pats arī šeit. Viņš tur uzkāpa, nezinu, cik tur tās virsotnes bija. Viņš vai uzkāpa 100 vai 20, man pēc būtības ir vienalga, jo tas tāpat izklausās slimi. Un tad man tā kā tādam, kurš patiesībā, kaut kā taku skriešanai tuvu, tā nav vairs taku skriešana, bet ja man nav konteksta, tad kādu kontekstu var dabūt cilvēks, kuram vēl mazāka saistība ar to visu, un droši vien nekādu, un tas pats arī ar šīm tehniskajām sacensībām. Tā kā jauki, ja es pēc tam paskatījos, ka 40 km skriedz 10 stundas, man cienīgais secinājums ir, ka tur kaut kas traģiski grūts, bet vai tas bija ātri vai lēni, man tas neko neizsaka. Jā. Un tad vēl par tādu pieejamību turpinot, tad vēl viens punkts, ko Kilians viņu latviskoja kā triatlonizācija. Okay. Bet tā doma ir tāda, ka, ja mēs iedomājamies triatlonu, ka tas ir ļoti elitārs sporta veids tādā ziņā, ka tur, tas slieksnis, kas tev ir jāpārkāpj finansiāli, lai tu varētu ar to sportu nodarboties, ir augsts. Jā. Gan ne tikai, lai spētu visus tos nepieciešamos treniņus sekt, kas ir 3 sporta veidi, nevis 1, gan viss ekipējums, gan visas dalības maksas, un šobrīd, piemēram, kā mēs arī iepriekšējā epizodē runājām par UTMB, tā dalības maksa ir augsta. Pievienojot klāt vēl visus papildus servisus, tā kā daudziem tas jau varētu sākt spēlēt kaut kādu lomu tajā, vai viņi kaut kādās sacensībās piedalās vai nepiedalās. Nē, protams, un tas šobrīd ir izteikti. Mēs pagājušajā nedēļā runājām, ka 3 reizes sanāca dārgāk tā CCC, no 17. gada līdz 2026. Tātad 10 gados 3 reizes dārgāk. Ja? Vai tā ir loģiska inflācija? Grūti spriest, tā kā neatbilst droši vien, bet tā neatbilst tādai, ja mēs globāli skatāmies, kāda ir bijusi inflācija. Bet, protams, ka tas sporta veids kļūst ar vienu nepieejamāks. Tādā Latvijas kontekstā, ja mēs skatāmies. Piemēram, tagad es atvēru Stirnubukā mājaslapu, ja šobrīd grib nopirkt abonementu 150 €. Vai tas ir daudz? Manuprāt, nē. Tā par 6 posmiem vai 6 posmiem. Bet, piemēram, ja tev ir tagad jābrauc tu, piemēram, ģimene, 2 pieaugušie, 2 bērni, vai ne, uz posmu, un tu, teiksim, nedēļu pirms tam izdomā, ka brauksi, skaidrs, ka tad jau tās cenas ir dārgākas, ka tev jānoliek, ka tur 100 plus tikai pa dalībām, tev ir jāaizbrauc un tā tālāk. Un arī tādā brīdī Latvijas kontekstā noteikti ir ļoti daudzas ģimenes, kuras tajā brīdī saprot, mēs to nevaram atļauties. Tādā lielo sacensību kontekstā, tas kļūst ar vien izteiktāk, tāds UTMB 550, plus ceļš,
Man ar pēc šī pēdējā ieraksta rakstīja viens no audzēkņiem, kad jāsāk domāt, vai es pār gribu uz tādu UTMB, jo tur jau ir jārēķina, kā es tur nokļūšu, kā es tur dzīvošu. Tur jau tā lieta. Tikām kādreiz mēs par tādu Eigaru teicām apmēram, paskatieties naktsmītņu cenas Grindavaldē pirms piesakaties, tāds, tas jā. Tā kā viennozīmīgi tā ir problēma, vai tā ir problēma tavuprāt tādā mūsu kaut kādā lokālajā? Es jau te minēju kaut kādu stirnubuku, bet, piemēram, ja cilvēks grib skriet sacensībās, vai tā ir milzīga problēma? Es domāju, ka tas drīzāk, tas varētu varbūt pamainīt to, kādas sacensības un kur tas cilvēks skrien, ka iespējams, ka daudzi, vismaz kaut kādā, varbūt ne ilgtermiņā, bet vismaz kā tāda īstermiņa reakcija varētu būt, ka cilvēki vairāk izvēlas kaut ko, kas ir tuvāks. Kaut ko, kas ir pieejamāks, mazāks, lokālāks. Latvijā mums tāda FKT vai tā kā ātrākais zināmais laiks, vai kā viņi vienalga latvisko tādu kultūru mums nav vispār populāra, bet es pieļauju, ka varētu būt arī tur kaut kāda popularitātes pieaugums, jo tādās, piemēram, ASV un arī Lielbritānijā diezgan daudz joprojām un diezgan augsti šādi sasniegumi tiek vērtēti. Latvijā tāda īsti vienkārši nav tāda maršruta, bet, piemēram, es varētu iedomāties, ka tāds, piemēram, vilkacis varbūt gūst kaut kādu lielāku spēku, kaut kāds SKM, tādas kaut kādas vietējās, lokālās kaut kādas vērtības, kas arī tiem vietējiem cilvēkiem vairāk tā kā kaut ko izsaka. Jā, protams, ka ja tev rudenim jāskatās aizbraukt uz UTMB un 550, tu aizbraukt uz SKM un 50, nav tur 50, man liekas, bet vienalga, plus mīnus. Zem 100 tā kā garantēti. Skaidra lieta, ka daudziem tā būs, viegli izvēle. Patiesībā tas kaut kādā mērā var radīt to, ka tie lokālie mači, kļūs populārāki. Ja viņi to prot izmantot. Jā, jo šobrīd, redz atkal, tirgus vai ne, ir pieprasījums. Visi tie UTMB ir milzīgs pieprasījums, tāpēc var atļauties arī likt cenas. Jā. Un tā skatoties, piemēram, kāds ir UTMB posma cenas, un paskatoties vienkārši ultru, arī nemaz nepopulāras, diezgan populāras, bet kas nav tā kā kaut kādās tūrēs. Tās cenas diezgan atšķirās. Un tāpat, protams, nezinu, ja tu gribi skriet kaut kādā Itālijā vai Šveicē vai vienalga no Alpos 100 jūdzes, tev ir jārēķinās, ka tas 150 tas droši vien būs absolūts minimums. Jā, protams, var gadīties kādi mači tur zem, bet pārsvarā nebūs zem. Jā. Bet vienalga 150 vai 500 ir atšķirība, vai ne? Un tā kā, tas varētu radīt tādas izmaiņas, bet skaidrs, ka tas sports kļūst nepieejamāks. Te jau vēl bija runa par ekipējumu arī. Jā, un tas kaut kādā ziņā jau arī ietekmē to, kas tad ir tie cilvēki, kuri tajā sporta veidā piedalās. Ja tas sports kļūst dārgāks un nepieejamāks, tad diez vai tie būs, piemēram, studentiņi. Jo tas vairs nav sporta veids, kur tev pietiek vienkārši paņem apavus un neizskriet. Tev vēl vajag pāris simtus ekipējumā. Tas attiecīgi kļūst sporta veids cilvēkiem, kuri ir zināmu finansiālo stabilitāti sasnieguši dzīvē. Jā, un kas var īstenībā labu talantu ievērojami nobremzēt. Skaidrs, ja tas talants būs tāds, ka, hei, es esmu labākais pasaulē 18 gados, viņam nebūs problēmas tikt uz jebkuru no mačiem, vai ne? Viņam atradīsies tie, kas viņu atbalstīs, vai ne? Bet ja tu esi tāds, kurš, piemēram, Latvijā tur 5. labākais, kas zina, varbūt tu esi tāds, kurš vēlāk attīstās, vai ne? Un tev potenciāls tur ir milzīgs. Bet tajā brīdī, kad tev pienāk tie 19, 20, tev vajadzētu braukāt kaut vai uz Polijas mačiem, kaut vai kaut kādiem, kur tomēr, jo tādā, Latvijas mačos tu neizauksi līdz tam līmenim. Te nav ne konkurences, ne tā reljefa, ne tehniskuma, nekā vai ne. Arī, piemēram, tie paši trenēšanās apstākļi šobrīd, pilnīgi nekādi. Tā kā tu šobrīd, principā, netiec x mēnešus pēc kārtas, vai ne. Un skaidrs, ka tas var nobremzēt, un tajā brīdī, ka tas talants varētu jau būt iespējams pasaules līmenī, viņš tur nebūs. Jo viņam trūkst ļoti daudz prasmju, kas būtu radušās, ja viņam tomēr tās iespējas būtu, un ja tie mači būtu vieglāk pieejami un lētāki. Yes. Labi, kas ir vēl kaut kādi tie pēdējie? Te viņš vēl runā par to, ka tāda vispār, tā kā sponsorēto komandu dinamika mainās, ka vairāk uz tādu, tā kā drīzāk varētu atgādināt kaut kādu pro velo komandas, kā vienkārši, kur, teiksim, ir kaut kāds fiksēts sacensību grafiks, kas ir jāskrien un tā tālāk, kas... Šim tā kā, tas uztraukums droši vien te būtu, ka tie sportisti skrien vienas un tās pašas sacensības. Kas ir taisnība, bet kas arī nav taisnība.
Atkarībā no sportista. Ja es, piemēram, skatos arī, es ļoti sekoju tomēr, visiem mačiem lielajiem, bet ne tikai lielajiem, arī mazākiem. Un tu tāpat pamani to vienu, to pašu sportistu. Viņš ir, piemēram, tajā UTMB, bet tāpat viņš katru vasaru, gatavojoties tam UTMB, viņš neņem, piemēram, tur nezinu, Lavaredo 80 kilometrus, vienmēr. Viņš paņems, vienreiz būs Lavaredo, otrais viņš paņems kaut ko citu, trešoreiz tu redzi viņu pavisam mazos mačos. Tā kā, bet tā kā ne līdz galam. Un arī es neuzskatu to par jebkāda veida problēmu, jo man liekas, ka tas tieši rada to, ka tas sports kļūst aizraujošs. Jā, jo mēs jau gribam, lai tie visi spēcīgie ir kopā vienu vietu. Jā. Tas ir tā viena no problēmām, kas šobrīd notiek, ka, nezinu, tas pats Jāņu weekends, vai plus mīnus Jāņu weekends. Ir Western States, ir Lavaredo, ir Mont Blanc maratons. 3 milzīgi mači, kurā katrā ir milzīgs saraksts ar elites skrējējiem, un tad tu domā, kāpēc tie pārklājās? Un kāpēc viņi nevarētu būt vienā vietā un sacensties? Jo tu nevari salīdzināt to, kurš skrien Lavaredo ar to, kurš skrien Western States tajā pašā brīdī. Vai ne? Jā. Tā kā, tāds tas kalendārā, tas, ka veidojās tie 1, 2, 3 mači, kas ir top, tas, manuprāt, ir labi, ka tas tomēr ir tādi, kur tiešām tu redzi, kas ir kas. Jā. Un tas arī ļauj pārdot to sportu uz āru. Jā, un droši vien tāds vēl viens lielais temats, par ko var parunāt, par to, ka taku skriešana Ķīnā ir milzīga. Un tepat man nāk prātā, ka pat notika Hongkong 100 Ultra. Jā, un tur, piemēram, labi, es ļoti daudz nesakoju līdz tām sacensībām, bet, kā tādu vienkārši tādam, kas man iedeva tādu konteksta sajūtu, ka ir, viņa laikam sanāk, ir kanādiete, kura dzīvo Šamonī, tāda Stephanie Case. Jā. Un viņa tām sacensībām gatavojas, viņa, es teiktu, tīri laba skrēja. Es neteiktu, ka viņa ir super ātra, tā kā viņa drīzāk ir tāda spēcīga, izturīga, kura tā kā vairāk tāda hard rock, viņa nebūs tāda, kura varētu būt potenciāls uzvarēt UTMB vai Western States, tā kā līdz ar to tas nav tā kā, top. Tas arī tā kā jāņem vērā, tā nav Kortnī, kur aizbrauc skriet uz Ķīnu. Bet, laba skrēja, kur aizbrauc uz Ķīnu un tā kā sev labi noskrien, principā labāk, kā viņa noskrēja tur kaut kādus gadus, sērijas 10 atpakaļ, un viņa ir 15. Kas vienkārši tādam, ka tā kā tu pa 10 gadiem esi tā kā progresējis, bet tāpat esi, 15. vietā tev ir vēl 14 dāmas priekšā. Jā, un lielākā daļa no tām dāmām ir bet ne tikai no Ķīnas, no reģiona kā tāda, bet Ķīna ļoti nāk iekšā taku skriešanā. Kaut vai tie paši apavi šobrīd ļoti nāk iekšā no viņiem. Viņi ne tikai vairs ražo, bet viņi arī tā kā izstrādā un rada savus modeļus un labā līmenī rada un tādā, lielajos mačos ar vien biežāk var redzēt fuga uz muguras daudziem skrējējiem un ne tikai Ķīnas skrējējiem, viņi ir arī tā kā algo. Tā var teikt, algo, paņemšu savā komandā ar Eiropas skrējājus, nezinu, Amerikas gluži, bet Amerikas neesmu, liekas, redzējis. Bet, katrā ziņā viņi nāk iekšā, un tas ir viens no lieliem iemesliem, kāpēc es gribu aizbraukt uz Ķīnu, vai šogad, vai vēlākais nākamgad paskatīties, kā tur tas viss izskatās. Jā. Jo mēs jau varam dzīvot kā strausi ar galvām smiltīs un domāt, ka mēs neesam Rietuma Eiropā, bet Eiropā kā tādā, ka mēs esam kaut kādi tur noteicēji vai ne, un ka pie mums viss tur attīstās, vai ka Amerikā viss attīstās, kas kaut kādā mērā. Tomēr tā rietuma kultūra ir līdzīgāka, vai ne? Bet šobrīd, ne tikai taku skriešanā, Ķīna ļoti raujās priekšā, un ja jau nav priekšā, visticamāk ir. Jā, būtībā man šķiet ir vienkārši tas, ka viņi tiek noturēti savas valsts robežās, un tāpēc mēs viņus neredzam un nejūtam. Jā, skaidrs, ka tas ir kaut kas, kas man taku skriešanai ļoti traucējas, ka tas ir tik ļoti uz Ameriku fokusēti, jo tur ir visi tie mēdī, ko mēs, vismaz tu un es, ko mēs patērām. Jā, man tagad kaut kādi ir parādījušies no Lielbritānijas, vai ne, bet par ķīniešiem mēs nezinām pilnīgi neko. Mēs pat par francūžiem īsti neko nezinām, vai ne? Tā kā, ka tas tāds ierobežots skats uz to visu līdz ar to ir lielākajai daļai no mums. Un to var ļoti labi redzēt arī tur gada balsojumos par pasaules taku skrējējiem. Jā, tas tops ir super internacionāls un vienalga, kaut kādi francūži tur tiek ignorēti totāli,
ķīnieši tiek ignorēti totāli. Es pat teiktu, afrikāņi tiek ignorēti ļoti neskatoties to, ka viņi Golden Trail sērijas tur mauc pa pirmajām vietām. Ok, sieviešu konkurencē, piemēram. Ok, viņas tur šogad varbūt nav pirmā visu laiku, vai ne? Bet viņas visu laiku ir tur augšā. Bet viņas ir visu laiku tur augšā, top 10-0 no Āfrikas sievietes. Kaut kā liekas jocīgi, vai ne? Vai ne? Tā kā, tāds tā globalizācija un Ķīna nāk ļoti iekšā. Tā pašā laikā tā informācija par to, kas tur notiek un kas notiek mazākos tirgos, mums principā nav vispār. Mēs dzīvojam tādā ļoti, ļoti šaurā skatā. Jā. Un tad nobeigsim ar Kiliana pēdējo punktu, ko viņš sauc par trendiem. Un, skaidrs, ka trendi vienmēr būs. Un nāks jauni, kaut kādi veci aizmirsīsies un redzēs, kas būs no šī gada. Kaut kādi trendi, te jau kaut kādas ir idejas par to, ka tas varētu būt kaut kāds laktāta mērītāji, kuri nevis ir, kā klasiski, ka paņem laktātu un tajā brīdī apskatās, bet tādi ir līdzīgi kā tie glikozes mērītāji, sensori, kas visu laiku to mēra. Jā, bet es tā kā jau no tām atsauksmēm, ko es esmu jau dzirdējis, ka tas ir tā kā darboties ar rokas, ar pulksteņa pulsu. Ka tie dati kaut kur tur ir, bet tas korektums un novirzes ir palielas. Līdz ar to tas var, drīzāk, manuprāt, dati, kas ir aptuveni, drīzāk traucē nekā palīdz. Jā, es kā reiz arī nesen klausījos vienu interviju, kur kaut kādā ziņā tā doma bija tāda, ka ļoti bieži šāda veida sensori, vai tie būtu tie paši, šādi, piemēram, laktāta mērītāji vai kaut kādi sviedru sensori vai kaut kādi citi, ka finansējuma dēļ tie produkti tiek palaisti samērā negatavi vai pusgatavi. Lai tas produkts būtu palaists. Un te mēs esam, ka produkts ir, bet cik viņš ir izmantojams, tas jau ir cits stāsts. Tas ir, bet tehniski ir. Laikam tehnoloģiju pasaules standarts. Es atceros, ka es vēl strādāju birojā un es strādāju programmatūru, kuru izdeva un palaida klientiem, un pirmo pusgadu tu vienkārši tā kā nevari ar viņu strādāt. Un tu nesaproti, kāpēc tādai palaista. Un tas pats jau notiek arī, nezinu, kādreiz ar Suntokas krāju arī. Tas pirmais mēnesis, tu saproti, tam pulksnim pat no puse no funkcijām palaista. Tad kāda jēga tādu laist tirgu, vai ne? Pēc tam, protams, viņš ir normāls pulkstenis, viss ir foršs un viss labi, bet tajā palaišanas brīdī ir tāds, priekš kam? Vai ne? Tā kā kāda jēga, un te jau tieši tas pats, bet ar visu to, šobrīd, tie trendi, tā kā trendi būs. Forši, it sevišķi gadžetu jomā. Bet tas jau, ko Kilians arī uzsver, ka jāatcerās, ka forši visi tie gadžetiņi ir, bet kad pamats ir trenēšanās un tā garlaicīgā trenēšanās. Jā. Te gan es arī lasot nedaudz sasmējos, jo Kilians ir tāds, kurš seko visiem šiem tā kā sensoriem un tā tālāk. Noteikti viņam arī pilna māja ar viņiem ir. Tā kā viņš jau tāds, kurš arī cenšas tam iet pa priekšu. Jā, saprotam, bet viņš, viņam nevar pārmest, jo viņš ir to mājas darbu izdarījis gadu gaitā, un te jau arī tas, ka, kur tiešām var piekrist, ka, tas mūsu sniegums pamatā ir atkarīgs no tā, ko mēs ieguldam dienu no dienas, mēnešu no mēneša, gadu no gada, un nekādi gadžeti nebūs kaut kāds īsts ceļš, lai pārlektu pāri tam, kas jāizdara gadu garumā. Jā, tas ir jāatcerās, un tas ir kaut kas, ko ļoti bieži daudziem ir jāatgādina, ka tu nevari netrenējoties kvalitatīvi atrast kaut kādas lietas, kā to visu apiet. Skaidrs, ka tā nav informācija vai tā patiesība, ko gribas dzirdēt, piemēram, kādam iesācējiem sportā, kurš ir nonācis vienalga skriešanā vai taku skriešanā vai kaut kādās ultragarajās distancēs un tagad vēlas visu un tagad un šogad dzirdēt, ka tā kā tev vajag ielikt gadus. Izveidot to pamatu, tev vajag tam visam nokļūt pakāpeniski, jo tā tas vienkārši ir. Un to nevar noskipot, un to var mēģināt apiet, bet tas vienmēr man šķiet beidzas ar tāpat to, ka atgriežas pie tā, ka šim nevar apiet. Līdzīgi jau arī, mēs pa gadžetiem to sakam, bet līdzīgi arī ar kaut kādām tam treniņu metodoloģijām. Kaut vai tas pats šogad tā kāpšana ar svaru vestēm, vai ne? Tas ir bonus, tas nav pamattreniņš. Ja tev nav apakšā bāzes, ja tev nav šeit arī kaut kādā mērā. Un bāze arī tādā spēka bāze. Mēs jau te kaut kādu alpīnismu nedaudz pieminējam, vai ne? Bet arī, gana daudz es esmu redzējis jau šobrīd gadījumus, kur tiem cilvēkiem ir nokomunicēts, hei, jums vajag augstummetrus,
lai jūs varētu uzkāpt tajā virsotnē, kurā jūs gribat. Un viss, ko tas cilvēks dara, ir tur 2 reizes weekendā brauc, nezinu, uz Ziediņu un šturmē viņu tur 12 reizes augšā lejā, sestdien, sēdien tas pats, aizbrauc uz kalniem, viņš nevar uzkāpt, jo bāzes tā nav, pamata tā nav, nu tas ir paņemts, ir kaut kas super specifisks, ko dara. Nu jā, protams, tur ar kaut ko uztrenēt, par to nav šaubu, bet ja nav pamatiņa apakšā, tad nebūs. Un tas pats arī, nu, te arī ar svaru vēstēm. Ja tev ķermenis nav gatavs tai svaru vēstē, tu neesi pirms tam bijis sporta zālē un ielicis pamatu, lai tev vispār būtu kaut kāds bāzes spēks, bāzes aerobā arī izturība, lai tu tai kalnā vispār varētu uztusnīt. Tev nevajag to vēsti. Nu, tu tikai sevi nobeigsi, un tur nekāda iegūma tur reāli vispār nebūs. Un nu, ļoti daudzām lietām. Tas pats arī, nezinu, gulēt tajā teltī, kas rada to augstkalnes sētos situācijā. Ja tev nav apakšā, nu, pamata tam visam, tu reāli visticamāk sev nodarīsi pāri, nevis kaut ko labu. Jā. Un beigās tikai būsi ne tikai švaks, bet arī noguris un švaks. Vispār ziemas depresija reizes 3. Jā. Jā. Nu jā, kaut kā tā. Tā gribējām ļoti pozitīvi nobeigt, bet tā kā fakti ir fakti. Jā. Nu labi, lai pozitīvi nobeigtu, vai tev ir kāds, ko izcelt šajā ziemas depresīvajā periodā? Man jāpadomā, bet vispār... Kamēr tu domāsi, tad varu. Tev tad ir apmēram pusminūte. Es gaidu, jā. Es izcelšu Gati Pūcīti, jo viņam nabagam ir maratons nevis tur kaut kādā marta beigās vai aprīlī vai, nezinu, kaut kad vēl vēlāk. Viņam maratons ir februārī, viņš gatavojās kaut kādam tur pilnīgi slimam ledus maratonam. Līdz ar to viņam nabagam šobrīd ir visgrūtāk, jo viņš ir sasniedzis to periodu treniņu grafikā, kur ir jāieguldās visvairāk, jo tas maratons ir reāli ļoti tuvu. Tā izcelšana vairāk, vienkārši es gribu novēlēt viņam veiksmi. Mēs esam ar tevi Gati. Jā, mēs ar tevi Gati esam turies. Nenodari, protams, arī savu pāri un labākā šādā situācijā, manuprāt, ir izdarīt nedaudz mazāk un aizbraukt ar dažiem procentiem gatavībā mazāk nekā izdarīt par daudz un neaizbraukt un sačakrēt visu pārējo sezonu, piemēram. Jā, es gandrīz vai varētu teikt, ka man tā kā es varētu tā ļoti tā skaisti izcelt. Man prieks par visiem, kuru treniņus tā kā es atveru apskatīties un redzu, ka tur ir izdarīts un ka tāds, tā kā vēl viena grūta nedēļa izturēta, bet laikam šonadēļ man te priekšā tā kā video gan nevar redzēt, bet man ir mans jaunais podkāsta galdiņš. Jā. Kas īstenībā ir mans... Podkāsta galdiņš, kur tu glāzi vienkārši tur ir? Man tur iepriekš arī dators stāvēja, bet tagad man vajadzēja datoru paņemt. Bet jā, tas mans podkāsta galdiņš, uz kura es varu arī veikt spēka treniņus. Tāds būs plāns, kad es būšu vesela. Un par to paldies Leldas Dālmanas vīram. Tā kā, principā, šis ir izcēlums Dālmaņu ģimenē par to, ka viņi šādu te izdomāja saorganizēt un uztaisīt. Jā, spēka treniņā. Cik centimetru augsts tev tur ir? Man ir vajadzētu būt 45. Ok, tad uz tiem tu varēsi taisīt kāpšanu augšā lejā. Dažādās izpausmēs. Un pasēdēt pēc grūta treniņa. Jā. Bet 45 tas gandrīz līdz viduklim tev, ne? Nu jā, būtībā. Jā. More or less. Nu labi, jā. Tu veseļojies. Jā, tu trenējies. Jā, tu fiziskais, mentāli. Un, par to vēl var pasarīdēties, bet jā, jāiet testēt nomio, vai ne? Jā, nomio ir sistēmā. Jāiet, jāizskrien. Nevaram kavēties. Kā tas būs. Tiekamies uz skreclī. Jā, tiekamies siltumā. Čau.